sanākuši diezgan kuplā skaitā. Liels prieks par to. Tas ir tikai sākums. Piedalās 12 mākslinieki un veido 12 darbus. Finālā izrādījās, ka šī projektā piedalās vismaz kādu 20 autori, vai pat vēl vairāk, kas arī priecē. Labi padarīta, iesākta darba sajūta, tā varētu teikt. Kopā ar uzņēmējiem, māksliniekiem, autoriem iesaistīti bija arī literāti, mūziķi. Šo visu projektu mēs esam apkopojuši grāmatā, kuru mēs varam apskatīt blakus zālē. Varētu arī pie patīkamās daļas, pie vīna iezešanas un gruzīņu maltītes iebaudīšanas. Šodien Rīgā īpaši izstāde un īpašā vietā, protams, un es domāju, ka mākslas zinātāji visi šeit sapratēji, ir grāmata, ir īpašs materiāls. Šitā kompānija man vienmēr pārsteidz. Es neesmu nekāda īsta mākslas lietpratēja, bet tur, kur ir kaut kas īsts, un kaut kas patiesa, tur uzreiz to var sajust, ja, jo man ārkārtīgi patika tā filma. Pirmkārt, tur ir, viņa ir tik skaista un detaļās viņa tādu tēlainību rada. Un es nezinu, man liekas, ka filmu veidotājiem vispār būs interesanti, jo tur ir kaut kas tik ļoti arī novatorisks un tāds, kas nekur citur nav bijis, tāpēc, ka to nav taisījuši cilvēki, kas profesionāli ir mācījušies, un tas ir tas burvīgākais. Un, protams, var just, ka mākslinieki, kas ir strādājuši ar to pavisam nebijušo materiālu, ja, ka katram tas ir bijis kaut kāds īpašs pārdzīvojums, viņi to ir atdevušies tam procesam, un tas arī no tiem tēliem staro laukā. Un man ārkārtīgi patika, cik fantastiski iesēdinātas bija tās fotogrāfijas, kur tās 12 skulptūras bija, un katrai bija atrasta īpaši tāda noskaņa un vieta. Un tas ārkārtīgais kontrasts, un tā pašā laikā tik ļoti viņas sēdēja iekšā tajā rundālas visā faktūrā, ja, un arī šeit tas ir it kā pārsteidzoši, viņas tā kā milzīgā kontrastā, bet viņas līdz ar to pašas tādas ļoti runīgas kļūst un iespaidīgas. Var sakot, es teikšu, ka varētu. Agrāk mēs zinājām Latgales mālas, mēs zinām, ka mums ir vēl viens materiāls, no kā veidot skulptūras. Jā, tas ir interesanti, jo, manuprāt, tas ir pilnīgi kaut kāds jaunatklājums. Inovācija. Tas ir jaunatklājums, atklājums, patiešām atklājums. Inovācija, bet es esmu ar Edgaru runājusies, es zinu, cik interesanti arī var veidot to augu pasauli kūdrā un visi tie podi, kas izšķīst un pilnīgi uz to mēs ejam lēnām. Es nezinu, vai viss tā iet. Es domāju, ka šeit ir tāda dombiedru grupa, kura mēģinās to pasaulē arī to ziņu nest. Es centīšos arī viņiem palīdzēt, jo man arī daži instrumenti rokā. Ko tad ir? Es domāju, ka publika jau daudz vēl nezina jaunā. Mums ir interneta resursi, mums ir pats galvenais, Latvijas institūtam ir pats galvenais valsts oficiālais portāls, kur mēs to labāko, to interesantāko mēģinam likt iekšā interesantā, bet es domāju, ka šeit ir tā iespēja, ka šī mākslinieku komanda un Edgars Amerikas ir jau paši radījuši to veidu, kādā var pasaulē stāstīt, tāpēc mums tas nebūs jādara vēlreiz. Mēs varam paņemt šo filmu un mēģināt viņu izmantot. Es domāju, ka Edgars ļoti trāpīgi pateica, ka ir tāda jauna ceļa sākuma padarīta darba sajūtu un tiešām neapstāties pie tā, darboties. Pagājušo gadu mēs sākām to visu organizēt Bauskā, plenērā. Bija kūdru skulptūras plenērs, vienu dienu, 12 stundas.
12 mēnešiem. Bet redzot to rezultātu, kopīgi sapratām, ka tas ir kaut kas vairāk. Jāiet tālāk. Jā, jāiet nedaudz tālāk, un materiāls bija apkopots jau nedaudz vērienīgāks, ko varēja jau izmantot sējumam, un tāpa grāmata. Aprakstījām katru mūsu soli, ko mēs pusgadu laikā veicām, ko mēs arī šodien varēsim. Paši mākslinieki piedalījās, jā? Paši mākslinieki. Tieši tā mēs visi organizēti darbojāmies, viens otram palīdzot, viens otram uzticoties. Kā šo grāmatu iegūt? Grāmata ir 366 eksemplāros, tas ir viens. Un tikai, jo garais gads un 12. gads tāds ir. Šī grāmata tiks izsūtīta organizācijām, kura varbūt ir cieši saistītas ar mākslu, arī starptautiskā mērogā. Es domāju, ka pieklāja. To jau viņi arī gaida. Mēs gribam parādīt, kas mēs esam un ko mēs šeit darām, un kādi mums ir resursi, un kā mēs, protams, varbūt izmantot savu resursu. Varbūt savādāk nekā parasti. Jā, kāpēc ne? Jo cik draugos ir apkārt mākslinieki, es redzu, ko viņi dara, izvērtēju un secinu, ka nav tā, ka mēs nevaram kaut ko izdarīt. Kā tu minēji, tātad, kur ir Kūdra, tur būs šie festivāli, agri vai vēlu, vienalga vai tā ir Kanāda vai pat mūsu kaimiņu zemes. Tas palīdzēs arī tiem ražotājiem to pievienoto vērtību. Tad viņi būs tā visas mākslas piegarši. Protams, mans uzdevums uzņēmumā La Flora ir popularizēt Kūdru, pie reizes arī nopopularizēs pārējiem uzņēmumiem un vispār Latvijai kā tādai. Kā jebkurā nozarē ir savas specifiskas organizācijas, jeb apvienības, kas izveidojas pasaulē. Starptautiskā kūdas apvienība apvieno praktiski pasaules lielākās valsts, kur ir kūdas resursi. Nosauksim kā Kanāda, Īrija, Somija, Zviedrija, Krievija, Baltkrievija, Vācija, Polija. Protams, Latvija, Igaunija, Lietuva, tādā skaitā ir Malaizija, Indonēzija, un mēs pašlaik ceram, ka mums pievienosies arī Ķīna un Čīle. Tā ir visa ģeogrāfija pasaules. Daudz pēc dzērvenēm un to produktu, ko patērē, kaut kur zina no Kūdas, tas produkts ir ar pievienoto vērtību. Jā, tas ir patīkami, ka arī Latvijā mēs paskatāmies uz Kūdru mazliet citā rakursā, jeb no citas puses, jo praktiski ik 4 gadus notiek pasaules kūdas kongresi. Un šīs kūdas kongresos jau tepat nesen Tamperē. Mums šeit ir pionieris La Flora. Viņi ir aizgājuši līdz šādai jau krietni augstākā pakāpē, ka jau sadarbojas ar māksliniekiem. Un ir tapis šāds augstvērtīgs kalendārs un, protams, šī kolekcijas skulptūras. Tā ir unikāla iespēja, jo šogad jūnija sākumā Stokholmā notiek pasaules kūdas kongress. Un noteikti šai izstādē vajadzētu ceļot uz turieni. Skulptūra un vēl jau vairāk no tāda interesanta materiāla, kas ir kūdra. Bet es esmu apmierināts ar rezultātu un bija interesants strādāt. Tēlnieki bija tikai kaimiņos vai kā? Tēlnieki mums bija profesionāli, laikam tikai 2 no visiem 12 māksliniekiem. Pārējie bija tādi vairāk kas ar stājmākslu, gleznotāji, grafiķi. Tā kā varēja uz viņiem arī paskatīties, kā viņi to dara. Un tā kopumā bija interesanti, bet tas pats materiāls, viņš, protams, rāda arī savu to piegājienu. Tas, ko es radīju, viņš radās tieši tādā procesā. Tāda improvizācija. Jā, improvizācija un pie tam diezgan ātrā tempā, jo mēs to darījām 1 dienu. Tās bija apmēram kaut kādas 8 stundas. Un tas īstenībā pat ir labi, jo tas tā mobilizē tieši, tu vairāk koncentrējies, kad ir tas noteiktais laika sprīdis. Pat es domāju, ka iespējams, ka tāds Kūdras skulptūra projekts ir ne tikai Latvijā pirmais, bet vispār iespējams, ka pirmais. Piemērs citiem. Tā ir pirmā soli tikai Latvijā. Tas ir pirmā prezentācija musejā, un tālāk mēs braucam uz Zviedriju ar izstādē un ar Kūdru, ar filmu, ar visu šito projektu. Kūdra, viņi grib kaut ko savēju. Un viņš prasa to, un pēc tam tu dari to, ko viņam vajag. Un kurā mirklī tu saprati, ka tu jau vari, ka tev dod no augšas, es nezinu, no kurienes dod tev to iespēju tā jaurā. Protams, ka no augšu. Visa enerģija katram normālam māksliniekam iet no augšu.
Jā, un pēc tam viņi transformējas. Katram ir sava ideja. Jā, un to var redzēt, ja tev ir aci, tad tu uzredzi. Organiskie materiāli, un tā ir dzīve. Lai kaimiņi un arī Kanāda tālākā citā pusē vai kaut kur lai mācās. Jā, man ir jau viena ideja. Davai mēs uzprasīsim viņu, ko viņš domā par to. Ko tad darīt? Lai tu esi apmierināts. Jā. Viņš teica, jā. Mēs esam pieraduši tiešām, ka mēs tīri profesionālā veidā piedāvājam savu produktu. Jā, tas ir šie skudru substrāti, jā, un kas ir mūsu pamatdarbība. Bet jāsaka tā, ka skatoties to tehnoloģiju, jeb redzot to tehnoloģiju, kā mēs šo kūdru iegūstam, ka viens no iegūs veidiem ir šī grieztā kūdra. Un šādā veidā strādājot, un ņemot vērā to, ka mans dēls ir mākslinieks, tad viņš ar savu acu uzreiz ieraudzīja, ka tur var sanākt kaut kas pavisam cits kā kūdras substrāts, ka tur var sanākt varbūt kaut kādu māksliniecku veidojumu. Un ne tikai tas. Un jāsaka tā, ka šis process jau mums, tas, kā saka, izpētes process, kā to visu varētu darīt, viņš ilgst jau vairākus gadus. Un beigās mēs esam secinājuši, ka šo griezto kūdru var izžāvēt, apstrādāt un izmantot visdažādākajos veidos, ne tikai mākslā, kā mēs šodien redzējām, ja, bet varbūt arī kādos dizaina elementos, arhitektūrā, apdarē. Un jāņem vērā arī, ka kūdra ir ideāls siltumizolējošs materiāls arī, ja. Ka arī šajā virzienā var kaut ko padomāt. Tā kā tas ir pavisam jauns virziens, pavisam negaidīts virziens. Bet katrā gadījumā es tam redzu nākotni, jo tas ir naturāls, dabīgs produkts, kurš, kā jau mēs arī šajā filmiņā redzējām beigās, ja, kad viņi var arī pārvērst jebkurā brīdī par šo pašu kūdru substrātu, un tur augs puķis un apstādījumi. Tā kā es domāju, ka ja mūsu valstī pārmet, ka mēs nepietiekam esam šajās jaunajās inovācijās, šajās jaunajās tehnoloģijās. Es domāju, ka mums ir jāizmanto tie resursi, kas mums ir. Un kūdra ir viens no tiem. Meklēt visdažādākos pielietojumus. Un viens, ko mēs šovakar redzējām, tas ir viens no virzieniem. Un pats galvenais sniegt arī cilvēkiem informāciju, kas tad mums īsti ir, ja? Un ko tā kūdra nozīmē. Ka tas nav tikai šī augsne, ja? Ko mēs esam pieraduši redzēt, teiksim, ja veiklā nopērkšu kūdras maizi vai kūdras substrātu maizi. Kad cilvēki arī redz, kā tā kūdra izskatās, kāda viņa ir. Jo viņa ir veidojusies vairāk tūkstošu gadu laikā, un viņai ir daudz informācijas, ja, par visu to, kas ir noticis, varbūt arī par tādu zināmu auru. Un ne jau par velti mākslinieki sāk strādāt, un katram bija sava doma, ko viņš gribēja realizēt ar šo materiālu. Bet tas jau Finca del vino calda la testa, una gran festa fa prepararsi, trovi in piazza qualche ragazza, te quanto quella cercano noi. Mēs esam 3 cilvēki, ļoti labi draugi, kuri patiesībā ir izdomājuši šo materiālu realizēt citādākā veidā. Nevis tikai kā kūdru, ko pieņemsim varētu nopirkt priekš lauksaimniecības vai priekš dārzkopības, bet viņu izmantot kā materiālu priekš mākslas, priekš kaut kā skaista, izmantot viņu tādā veidā, lai meklētu jaunas risinājumus. Tu minēji, ka tu esi mūzika arī saistīts. Jā, tas ir viens no maniem lielākajiem dzīves hobijiem. Vairāk kā 15 gadus esmu nodarbojies ar ģitāru spēli un fantastiski patīk skaņa, patīk mūzika, patīk kompozīcija. Mēs nosaucām darbu biometriju. Ko nozīmē biometrija? No grieķu valodas tulkojuma biometros ir dzīvības mērījums. Tā pievilkuši esam ļoti tuvu.
Diezgan pamatīgi, jā. Un tas nozīmē, ka pirkstu nospiedumi vispārējais tā ir tieši šī te tā kā... Vēl smalkāks lietas. Jā. Un tas viss ir tā attīstība, kas īstenībā mums visu laiku ir apkārt. Tā mūsu attīstība, tehnoloģiskā attīstība, mūsu kā doma attīstība, cilvēka attīstība, lai padarītu pasauli patiesībā vienkāršāku, lai cilvēks pats būtu identitāte. Tā ir ģimenes sajūta. Tas projekts jau nāk, kā saka, visiem kopā strādājot sūri grūti. Un it sevišķi katram ir savas idejas, katram ir savs, kā saka, āķis. Un katrs grib realizēt tieši to, ko viņš ir izdomājis. Un te ir tas rezultāts šodien mēs redzam, ko it kā ir Edgars realizējis. Ja? Bet tanī pašā laikā tur ir iekšā arī daudz ko. Tēvs viņam palīdzējis tanī darba procesā, gan brālis palīdzējis tajā darba procesā, viņš jau ir iesaistījis brāli. Ja? Un rezultātu viņš pats ir ļoti apmierināts, un arī mēs, kā saka, paši ģimenes locekļi esam ļoti apmierināti. Meida Latvija kaut ko nevar izdarīt? Ieteikums ir tāds, ka vienkārši jāmāk ir pasniegt arī, kas varbūt ikdienā liekas netik saistoši un netik interesants, ja? Kad arī, ka tas var dot zinām interesi cilvēkiem un attiecīgi viņu arī prezentēt un attiecīgi viņu pasniegt, lai varētu, kā saka, iziet viņu tautās. Šī substance, šī kūdra, viņa ir dzīva, viņa nav. Un viņi arī sagādā pārsteigums īstenībā. Ja? Šodien pārsteigumi ir daudz. Veseli 12 grāmatu, kalendārs un vēl turpinājums sekos un filma arī. Jā, es domāju, ka darbs ir padarīts diezgan liels. Bet man liekas būtiski, ja, kad cilvēkiem, māksliniekiem radās tiešām ļoti liela interese. Un kas man liekas ļoti būtiski, ko arī filmā varēja redzēt, ka ārkārtīgi bērniem patika šis materiāls. Es domāju, ka skolas bērniem jau bērnu dārzā mums tur vajadzētu pirmo reizi redzēt un būs cits skatījums uz daudzām lietām. Jā, tieši tā, jo redzēt, kas paliet. Bērni var visu kaut ko veidot no šī materiāla. Bet gal galā viņš ir tīrs, viņš ir ekoloģisks, tā ir dzīvā daba. Un arī pēc tam, kad viņš ir beidzis rotaļāties, viņš mierīgi var tajā puķpodiņā ielikt šo materiālu, kaut ko iestādīt un, kā saka, puķīt izaugs. Tā kā tas var arī mācīt bērnam to attieksmi, jā, pret dabu, pret mūsu valstu arī. Jā. Tā kā katrs interesants var šo izstādi apskatīties un izjust Latvijas kūdru.